Ar gaili un ar vistu braukuši pie mums, ir kaza bijusi pie mums. Papagailis gribēja būt pie mums, ezi esam ārstējuši. Mēs atrodamies Siguldā, Strēlnieku ielā 20A. Esam ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar veterināru medicīnu jau 35 gadus. Un izlēmām, ka mēs uzbūvējam multifunkcionālu centru, lai varētu uzlabot gan četrkājaino, gan divkājaino veselības stāvokli. Mūsu pacienti pamatā ir suņi un kaķi. Tas, ko mēs vēl piedāvājam izbraukumos, ir zirgu medicīna. Pirmais izmeklējuma kabinets ir paredzēts primārai izmeklēšanai un dzīvnieku vakcinācijām. Viena lietiņa, ko mēs ieviesām, kas arī nebija pilsētā pirms tam, ir ultrasonogrāfiskie izmeklējumi. Moderna iekārta vēdera dobuma sonogrāfijai. Šeit manipulācija telpā mēs veicam dažādas katetru ielikšanas, infūzijas, sagatavošanos operācijai, ņemam asins paraudziņus. Šos te paraudziņus mums ir iespēja šeit pat uz vietas diagnosticēt. Mums ir moderns digitālais rengens, kas projicē šo attēlu uzreiz uz ekrāna. Ja mums ir vajadzīga tālāk kāda ķirurģiska manipulācija, tad jau mēs izmantojam mūsu ķirurģijas zāli. Mums ir moderna stomatoloģijas iekārta, mums ir moderna inhalācijas anestēzijas iekārta. Pēc operācijām mēs dzīvnieku ievietojam pēcoperācijas pamošanās boksiņos. Šādi te viņi izskatās suņiem. Šādi speciāli apsildāmi tie ir kaķiem. Kad cilvēks dodas kaut kur atpūsties savā atvaļinājumā, darbu komandējumā un nav kam uzticēt mīlu, mēs piedāvājam arī dzīvnieku viesnīcas iespēju. Pie mums strādā frizieri, gan tie, kas specializējās ar suņukiem, gan tie, kas specializējās arī kaķu grūmingā. Lielā vanna, lielie fēni, speciālists un dzīvnieks skaists. Šeit mums ir veterinārais zooveikals. Māja ir būvēta ar vides pieejamību kā veselības iestāde. Šajā stāvā podoloģijas prakse, kosmetologa kabinets, masāžas kabinets, vīriešu frizētava, 2 būvfirmu biroji, kā arī vingrošanas studija ar modernām lietām. A+ enerģijas klases, gandrīz 0 enerģijas māja, un to jau mēs esam sajutuši pēc pirmajiem apkuras rēķiniem. Gāze ir stabils un uzticams enerģijas avots priekš kurināšanas. Ir pilna automatizācija, ir iespēja regulēt klimatu katrās telpās. Ja tās ir granulas, tad tas ir mūžīgs darbs. Ne tikai iebērt tās granulas un uzglabāt, bet arī izmest ārā visus tos pelnus, ko tas katls saražo. Aplēsām no sākuma sašķidrinātās gāzes iespēju, bet tur mēs pazaudētu 2 stāvvietas, jo mums bundulis kaut kur ir jānoliek. Gasok mums gāja ļoti ātri, gan dokumentu projektu izstrādes, saskaņojumi, izbūves apstiprinājumi, nodošana eksploatācijā. Februārī mēs saņēmām rēķinu par patērēto gāzes enerģiju. Tas bija šīs sezonas augstākais mēnesis, kas mūs patīkami pārsteidza ar to, ka šie izdevumi bija absolūti minimāli pret ēkas izmēru. Tā kā es uzskatu, ka ekonomija augstākajā līmenī.